Ir pagājis kāds ilgāks laiks, kopš jūs iepriekšējo šo uzrunu ciklu esat klausījušies par gara augli. Un tātad šoreiz arī tuvojos šī te augļa pēdējai sastāvdaļai. Tā kā iepriekšējās reizes jau es arī teicu, kad mīlestība gara auglim ir visvairāk pieminētais vārds gan Bībelē, gan Elēnas Vaitas rakstos. Par to ir rakstīts visvairāk, visdaudzāk, un tāpēc laikam acīm redzot Dievam tā ir bijusi vissvarīgākā vēsts priekš cilvēkiem, jo kā mēs visu laiku mācāmies, ka Dievs ir mīlestība, Dievs pret cilvēkiem izturās ar mīlestību, un Dievs arī vēl, lai cilvēki izturētos ar mīlestību viens pret otru. Un interesanti, kad Korintiešu vēstules pašā 13. nodaļas 1.3 panti saka par to, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu kā skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Un tāpēc šo mīlestību man liekas, ka var likt centrā visam gara auglim, jo kā šajā korintiešu vēstulē mēs lasījām, kad principā nekas, ja nav mīlestības, nav nekas, un es gribētu uzdot jums tādu provokatorisku jautājumu, vai mēs draudzē, praktizējam un mēdzam darīt labas lietas. Mēs mēdzam iet palīgā citiem cilvēkiem, mēs mēdzam viskaut kādas humānās palīdzības un ārstniecības un viskaut ko darīt, bet kā šeit korintiešiem vēstulē bija rakstīts, ja mēs to darām bez mīlestības, tad tas viss ir kā skanošs zvārgulis. Un tas ir tāda ļoti interesanta atziņa, kad es jums arī gribētu uzdot jautājumu, vai mēs varam darīt labus darbus bez šīs mīlestības. Varam, vai ne? Mēs no labas apziņas varam darīt, bet ja nav mīlestības, tad tas viss ir diezgan, tā. Un tāpēc šajā reizē, es aizlikšu apakaļ, tas pretstats visam, es par to jau šoreiz nerunāsim daudz, bet te tie miesas darbi visas reizes ir arī caurējoši, un varbūt, ka jūs varat pasaukt no tiem miesas darbiem, kurus jūs varētu nolikt kā pretstatu mīlestībai. Naidu, jā, vēl. Jā. Dusmas. Jā, es gribētu piekrist Jānim, ka principā visi šie miesas darbi ir pretēji mīlestībai, vai ne? Ja mēs ķildojamies, ja mēs šķeļamies, skaudība, dzeršana, tas viss ir pretējs mīlestībai. Tad sengrieķu filozofi izšķīra 4 mīlestības veidus. Kā agape ir šī dievišķā mīlestība, vai arī mīlestība pret tuvāko, uzupurēšanās, un interesanti, ka sākotnēji šis jēdziens nozīmē draudzīgas vakariņas, vakara maltītes. Ļoti interesanti. Tad ir eros, par ko mēs droši vien šajā reizē īpaši nerunāsim. Tas ir cits temats. Filio mīlestība kā draudzība viena cilvēka patika pret otru, un iespējams, kad šīs divas lietas, kas ir filio un agape, būs tās, par kurām ejot cauri šai uzrunai visvairāk, es īstenībā par viņām kā atsevišķi, kā par teorijām nerunāšu, bet kad tās iespējams būs tas temats, kas aizskārs visu šo kopējo domu. Un pēdējā ir storge, ģimeniska vai radnieciska mīlestība, pieķeršanās viens otram, bet tā ir tāda
tīri teorija, kā var iedalīt mīlestību. Jūs jau noteikti, ka daudz pat zinat no galvas Korintiešu vēstules 13. nodaļas, kur ir aprakstīta mīlestība, kāda tad ir šī mīlestība. Es saliku 2 stabiņos. Viens ir par to, kāda ir, un otrs ir par to, kāda nav mīlestība. Tad mēs šeit varam redzēt, ka ir gandrīz pusi uz pusi. Tad mīlestība ir lēnprātīga, vai attiecīgi tā neskauž. Mīlestība ir laipna, mīlestība nelielās, priecājās par patiesību, tā nav uzpūtīga, tā apklāja visu, tā neizturas piedaudzīgi, tā tic visu, tā nemeklē savu labumu un tā cer visu, tā neskaists, tā panes visu, tā nepiemina ļaunu un tā nepriecājas par netaisnību. Un šis ir tādas 2 puses, no vienas puses, kas apraksta, kāda ir, un no otras puses, tā nē pusīte droši vien, kad daudz pasaka uz to, kāda mums ir šī tieksme, no mūsu tās miesas tiekties uz to. Un tāds interesants fakts, ko es vēl atradu, pamatojoties uz tādām izpētītām versijām par mīlestības iedarbību uz cilvēku prātu, ir atklāts, ka liela daļa no hormoniem, kas iemīloties nokļūst cilvēka smadzenēs, ir pozitīvi iedarbojušies uz cilvēka psihi un palīdz uzlabot domāšanu. Tad ļoti interesanti, man likās, ka tad loģiski varētu saprast, ka visi cilvēki, kas iemīlējās, viņu domāšana ir labāk ietekmēta. Tā kā es jums iesaku visiem iemīlēties. Nav jau teikts, ka obligāti iemīlās kādā, var atjaunot senāk esošu vai bijušu mīlestību, un tas jau īpaši ir ģimenēm un pāriem, jo šī mīlestība pret savu tuvāko, mēs saprotam, ka tas ir tāds apzināts lēmums, apzināts darbs, un gadiem ejot tā varbūt padzisusi, un tāpēc atkal var atjaunot šo iemīlēšanos, un jūsu prāti būs psihiski veselāki, un smadzenes būs ar labāku domāšanas spējām. Jā, mēs varam arī mācoties šo tematu, iemācīties, ka mīlestība ir pilnīgs pretstats egoismam. Ja egoismā es esmu centrā, un visi pārējie ir ap mani, tad savukārt mīlestība ir tāda kā miedarbība vienam ar otru, ar līdzcilvēkiem. Un arī to tā teorija saka, ka mīlestība ir dziļas uz cilvēku iekšējo pasauli vērstas un noturīgas jūtas. Mīlestības izpausmes visbiežāk ir pieķeršanās, uzticība, rūpes un gādība pret citu cilvēku vai cilvēku grupu, vai arī pret kādu priekšmetu vai lietu. Bieži vien mīlestība izpaužas miedarbībā ar dzimumu dziņu. Tāds interesants vārds, bet tas būs droši vien par to tematu, par kur mums arī šoreiz, kā jau es teicu, par šo sadaļu nerunāsim. Tad ir vēl tāda interesanta lieta, kad absolūta beznosacījuma mīlestība ir sastopama ļoti reti. Un tā kā, ja mēs šajā pirmajā pusītē cilvēku noliekam savu es kā egoismu centrā, tad tas ir ļoti loģiski saprotams, kad beznosacījuma mīlestība ir tikpat kā neiespējama. Jo vai cilvēks kā egoists vispār spēj mīlēt otru cilvēku, kurš arī ir egoists. Tad izstāstīšu tādu nelielu, mazu piemēru, ko dzirdēju. Man šķiet, ka tas varētu būt atbilstoši, jo īpaši mums kā latviešiem, jo šis stāstiņš ir no latviešu uzņēmējas nācis. Šonedēļ sieviņa klausījās vienu liecību par valodu
vēstniecība saucās tāds centrs, kuru ģimenes uzņēmums, kas izveidojas valodu apmācību kursus, un viņš šobrīd jau Latvijā ir pat Baltijā viens no lielākajiem tādiem uzņēmumiem, kas māca svešvalodas citiem, īpaši angļu valodu. Un tad viņi pētījuši daudz cilvēkus, kā cilvēki domā, kā viņi mācās, kā viņi saprot lietas, un viņi bija ievērojuši vienu interesantu lietu, kad latvietis var aizbraukt uz ārzemēm, satikt labu angli vai jaunzēlandieti vai austrālieti, kuram ir ļoti perfekta angļu valoda, un latvietis ar savu lauzīto akcentu vai tādu stīvo sejas izteiksmi mēģina runāt angliski, un neviens no tiem īstiem angļiem viņam neko nepārmet un nesaka. Viņi visi piekrīt, pieņem un viss ir labi. Savukārt, kad divi latvieši nonāk tādā vietā, kur abi divi ir vajadzība runāt angliski, tad otrs latvietis noteikti aizrādīs par to, ka toreiz tu tur pateici to nepareizi, vai tev tur tā intonācija vai šī izteiksme nav pareiza, izruna. Un man šķiet, ka tas ir tāds izteikts piemērs par mūsu egoismu, kad mēs kaut ko sasnieguši, kaut ko saņēmuši, noteikti esam gatavi aizrādīt otram, kad redz, kā tu tur kaut ko īsti neesi pareizi darījis. Tā. Jautājums varētu būt jums, ko es uzdotu, kāds iegūms ir no otrā nopelšanas vai aizrādīšanas otram? Man kāds ir iegūms, ja es otram kaut ko... Vai ir vispār kāda iegūma? Jā. Un tad no šī var arī secināt, ka vienīgais iegūms ir manam es justies labāk, ka man šobrīd nav tādu grēku kā otram. Jā, un tad tas jautājums, ja cilvēks ir sautīgs un ar šo egoismu, vai viņš vispār var mīlēt otru? Jā. Egoists, es domāju, ka tās ir divi pretpoli, kas droši vien ļoti grūti būtu vienam pastāvēt blakus otram. Tātad, ko mums Bībele saka Jēkaba vēstulē 2. nodaļā? Tev būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu, tad jūs darāt labi, ja jūs tā darat. Un šeit apakšpusītē ir tālāk pantam daļa, bet ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Un es uzdotu to jautājumu, kad kādus cilvēkus mums ir vieglāk mīlēt? Labos cilvēkus, vai ne? Tie, kas mums patīk, tie, kas mums ir līdzīgi. Un ko šeit Jēkaba vēstulē saka, ja jūs uzlūkojat cilvēka vaigu un jūs to mīlat, viņš pat saka tālāk, ka jūs esat pēc bauslības pārkāpēji. Tad atliek secināt, kad ja mēs šķirojam cilvēkus, kad Artis man patīk un Dzintra nepatīk, tad es esmu bauslības pārkāpējs. Ne? Ir loģiski. Tad saliekot kopā ar šo manu egoistisko izpratni, es uzreiz kļūstu par bauslības pārkāpēju. Un Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā 34. pantā ir teikts, ka jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šeit Jēzus runā par kuriem cilvēkiem? Par draudzes locekļiem, vai par kristiešiem, vai varētu pat teikt par tiem saviem sekotājiem, kad, ja jūs savā starpā parādīsiet mīlestību, tad jūs tikai tad būsiet mani mācekļi.
Un ja mēs savā starpā šo mīlestību neparādam, tad iespējams, kad mums ir vēl jātop par Kristus mācekļiem. Te ir tāds secinājums, pie kura mēs noteikti nevaram palikt, jo mums ir vajadzīgs arī kaut kāds risinājums. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Un savukārt Jēzus arī ir teicis, ka jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, un viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Un te ir pa vidu tā, kad, kas saistās, kas nav ar mīlestību, ka tā ir nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dievu zaimošana, lepnība un vieglprātība. Un tā kā mēs arī sabatskolā jau nonācām pie secinājuma, ka principā tiem, kas mīl Dievu, tie šīs te labās lietas dara vienkārši tāpēc, ka viņi mīl Dievu, tā viņiem nav tā kā piespiešanās. Bet dabīgi no cilvēka sirds iziet ļaunas domas un šī ļaunā tieksme. Un te nedaudz man bija tā kā gatavojoties, Dievs uzrunāja līdzdalīt tādu stāstīnu, kur es gribēju bērniem uzprasīt, vai jūs zinat, kurš bija Bībelē minēts cilvēks, kurš ir galvas tiesu garāks par visiem saviem. Jā, tas ir Sauls. Un vai jūs, bērni, arī zinat, kas Sauls bija? Ķēniņš. Un kā Saulu pašā sākumā, kad Dievs izraudzīja Saulu kļūt par ķēniņu, kāds viņš bija? Pazemīgs. Jā, viņš pat noslēpās starp mantu kastēm, tad, kad viņu izsauc, lai viņu tā kā vestu tautas priekšā, ka viņš tagad kļūst par ķēniņu, viņš tā. Bet pēc Saula, kurš ķēniņš nāca? Dāvids. Dāvids, ko darīja visu jaunību? Jā, un tur teiks, ka viņš bija skaists augums, ārtiem vaigiem puisis, bet viņam bija ļoti liela pārliecība visu to jaunību par ko? Jā, tad, kad viņi šajā cīņā pret Golijātu un filistiešiem devās, tad visi lielie karavīri un arī Sauls, kurš bija galvas tiesas pārāks, kurš bija augumā liels, kāds viņš bija, nobijies. Dāvids, kurš vienkārši ganīja aitas, viņš iznāca, un kāda viņam bija pārliecība, ka ne es, bet Dievs būs tas, kurš uzvarēs šo karu. Un lasot šo stāstu kopumā, kas bija tā lieta, kas Saulam neuzreiz, bet viņa dzīves gaitā ejot, kas viņa sirdī ielauzās? Ļaunums. Un kas viņam sāka parādīties aizvien vairāk, tad, kad viņš jau saprata, kad viņš savu ķēniņu valstību tā kā pazaudēs, ko viņš aizvien vairāk sāka iekšēji just pret Dāvidu? Skaudība, nepatīk. Tad aizvien vairāk Saulam pamodās kāda īpašība, ko var nosaukt šeit kontekstā ar iepriekšējiem slaidiem, ko es rādīju. Tad viņa naids, egoisms, tātad viņa vēlme, kad viņš ir ķēniņš un visi, kas ir viņa konkurenti, ir, jā. Un tas pamazām vairojās līdz pašās beigās. Sauls nonāca pie tā, ka viņš jau vēlējās Dāvidu nogalināt. Un principā šis egoisms viņā pamazām dzemdēja, izaudzēja visu šo lielo naidu un līdz pat beigās slepkavību un tā. Savukārt Dāvida teiktie vārdi, ko viņš, nevis Dāvida teiktie vārdi, bet par Dāvidu teiktais. Un Dāvids pastāvīgi lūgšanās griezās pie Dieva, lai varētu pareizi staigāt viņa priekšā. Un
salīdzinot divus šos vīrus, pie abiem diviem vīriem nāca Samuels. Saulu vairākas reizes arī brīdināja un aicināja, un pat īstenībā var lasīt, kad Samuels bija pat noskumis par Saula dzīvi, un tomēr šī te niecīga atšķirība, kad viens nedaudz vairāk mīl sevi, savu lepnumu, un otrs mīl vairāk to, ko Dievs saka un aicina, noveda pie tik pretstatīgiem rezultātiem. Kā mēs zinām, Sauls savā dzīves beigās bija pilnīgi pazaudējis Dievu tūmu, un Dāvids turpretī, protams, mēs arī varam redzēt, kā abi divi viņi savā dzīvē kļūdījās. Arī Dāvidam ir daudz lietas, kur viņš kļūdījās. Nav tā teikts, ka viņš tāpēc bija pilnīgi bezgrēcīgs, bet mēs varam redzēt šo atšķirību tajā, kur kā šie ceļi pašķirās. Un tagad ir tāds citāts, ko es izlasīšu no liecības draudzēji Elēnas Vaitas. Citiem cilvēkiem ir savas domas. Vai esat jūs to novērojuši? Ka bieži vien mums atšķirās domas par lietām. Nē. Tas ir viss labi. Tātad citiem cilvēkiem ir savas domas un savas zīmīgas rakstura īpašības, kas nav savienojams ar jūsu īpatnējiem uzskatiem. Citiem cilvēkiem ir savas domas un savas zīmīgas rakstura īpašības, kas nav savienojams ar jūsu īpatnējiem uzskatiem. Es domāju, ka mēs, jo īpaši tie, kas esam ģimenēs, mēs to bieži vien varam novērot, ne? Kad mēs, vienam patīk šis, vienam tas, vienam tā rīkoties, vienam šādi rīkoties, un katram šie uzskati var nedaudz atšķirties. Arī, jo īpaši, ja palielina to lielākā ģimenē uz draudzi vai tuviniekiem, radiniekiem, tad, vai arī vienalga kolēģiem darbā, mums bieži vien atšķirās viedokļi. Viens uzskata, ka ceļu vajag tīrīt šādā veidā, otrs tādā, vai viens uzskata, ka vajag šādu grāmatu, cits uzskata, ka vajag tādu grāmatu. Un tālāk, ko Elēna Vaita raksta. Jums tāpat ir trūkumi un kļūdas, kā jūsu brāļiem un māsām. Izrādās, ka nav tā, ka tas otrs ir tikai nepareizs. Arī man ir kļūdas un trūkumi. Un ir labi, ja to atceramies, kad paceļas domstarpības. Jūsu nepareizības priekš viņiem ir tikpat nopietnas un smagas, kā viņu vainas priekš jums. Tad sanāk, ka nav tā, ka man ir tikai taisnība, un viņš ir nepareizais. Viņa taisnība ir tieši pretēji, tieši tādā pašā pozīcijā, kā manā vietā esot. Tad vēlreiz es izlasīšu to teikumu. Jūsu nepareizības priekš viņiem ir tikpat nopietnas un smagas, kā viņu vainas priekš jums. Un jums vajadzētu pret viņiem būt tikpat laipniem un lēniem, kā jūs vēlaties, lai viņi būtu pret jums. Tātad šeit ir šis Bībeles pants, kad kā jūs rīkojaties pret citiem, tā arī pret jums rīkosies. Jums abiem vajadzīga lielāka mīlestība un līdzjūtība priekš citiem. Tāda mīlestība un līdzjūtība, kas līdzinās Jēzum, jo pašu mājā jums vajadzētu radināties tādiem būt. Tā kā pazuda tele. Šis citāts, manuprāt, ir viens no tādiem vērtīgākajiem citātiem, jo man liekas, ka mīlestība vispār kā tā ir viens no nesaprotamākajiem jēdzieniem vispār, kāds var būt priekš mums. Un saprast, pieņemt, jo mēs bieži vien skatāmies tīri no savas egoistiskās perspektīvas. Jo man liekas, ja man ir taisnība, tad visiem citiem ir jādomā tāpat, kā es domāju. Ja es esmu sapratis, ka tas ir pareizi, tad arī visiem citiem tas ir jāsaprot. Bet Dievs katru cilvēku vada savā ceļā, savā veidā, un var saprast, kad nav mūsu tiesības otram pārmest vai kaut kādā veidā otru audzināt. Šeit tāds neliels stāstiņš būs no
manas dzīves atziņas par šo Bībeles pantu jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un vēl viena, kas to papildina, ir uz skaldību nesas tas gars, kas mājoja mūsos. Es domāju, jūs droši vien varētu uzdot jautājumu, kāds tam sakars ar mīlestību šajā kontekstā, bet laikam tas konteksts ir tajā, kad es esmu nācis pie atziņas, kad mīlestība uz šo savu egoismu, ņemot to iepriekšējo stāstu par Saulu un Dāvidu, viņa attiecās uz mums, uz mani arī. Un kādu laiku atpakaļ pārdomājot Bībeles pantus, kur teikts, ka ja jūs ticēsiet, jūs varēsiet pat kalnus pārnest. Un es domāju, kāpēc es savā dzīvē esmu piedzīvojis vairākas reizes, un ir pāris reizes bijis tādas, kad es uzdrošinājos, pat tiešām bija tāda ļoti liela krīzes situācija, un man blakus bija cilvēks, konkrēti tētis, kurš, teiksim, tā kā šaubījās par vai nu nostāties Dieva pusē vai nē, bija tur kaut kāds tāds īpašs notikums, un es saņēmos un teicu, ka lūksim par to, lai Dievs atrisina. Un beigās tas atrisinājums nenāca. Un man jau daudzus, tas ir kaut kādus pat vairāk kā 10 gadus varbūt atpakaļ notikums, bet man bija tāds iekšēji vilšanās un rūgtums, kāpēc Dievs tu neuzklausīji, jo man šķita, ka tā lūkšana būtu ļoti svarīga, lai tētis arī varētu noticēt un atgriezties tā kā tuvāk pie Dieva. Un es tagad nesen sapratu, jo iespējams, es sapratu, ka īstenībā tā arī man bija vilšanās, jo man arī gribējās tā kā sadumpoties un apvainoties uz Dievu, jo Dievs tu redzi, es tevi gribēju pagodināt, un kāpēc tad tu neatbildi? Un tas bija tas, ko es pavisam nesen sapratu, jo te ir teikts, ka jūs ar ļaunām sirdīm, es domāju, kāds ir ļaunām sirdīm, jo es taču gribēju, es lūdzu, lai otram ir labi, nevis, un tur nebija ļaunām, bet problēma ir tieši manā egoismā, jo es šo atrisinājumu uztvērtu, kad redz, cik es esmu labs, redz, kā Dievs caur manu lūkšanu var darboties, redz, kā Dievs mani mīl, un es principā tā mīlestību uz sevi, un to kontekstā es jums vēl gribu paskaidrot ar to, kā veidojās mūsu uztvere. Mēs gribam būt sabiedrībā novērtēti, vai ne? Ja sabiedrība viņi skatās uz to, ko dara citi, un viņi grib būt arī novērtēti. Un tad, ja mēs redzam, ka lielie evaņģēlisti, lielie vīri, viņi lūdz un lietas notiek un tiek dziedinātas. Starp citu, arī Jēzus mācekļiem bija viens tāds gadījums, kur viņi nevarēja izdzīt un ko Jēzus viņus norāja. Viņš teica, jūs masticības pēc. No vienas puses tur it kā runāts par masticību, bet no otras puses, kad viņi jau bija pieraduši pie izdošanās, pie tādas, veiksmes stāstu, un īstenībā es sapratu, ka vai caur šīm pasaules lietām, kā pasaule rīkojās, vai arī caur Dieva lietām, bet es gribu būt slavens, es gribu būt īpašs, es gribu stāvēt šeit citu cilvēku priekšā, un jūs mani slavējat un godājat ar to, kādi ir mani darbi, it kā ar labām lietām, ar to, kādas ir manas attiecības ar Dievu. Bieži vien mēs stāstam piedzīvoto attiecībās ar Dievu, bet mēs nevis pagodinām Dievu, bet mēs gribam pagodināt, redz, cik mēs esam labi šajā stāstā, kā Dievs ir varējis ar mums strādāt. Un šajā stāstā man arī patīk, ka bieži vien liecībās ir tāds īsts teikumiņš, kad es visu noliku Dieva rokās, ir ļoti būtisks. To nevar izdarīt mākslīgi, to nevar izdarīt piespiesti, jo es bieži vien arī varu vārdus pateikt, es nolieku visu Dieva rokās, lai notiek tā kā Dieva prāts, bet vai es to tiešām no patiesas sirds izdaru, jo es varu ārēji to pateikt, bet vai tas ir manā sirdī iekšēji, tas ir cits jautājums. Un bieži vien, kamēr mēs redzam cilvēcīgus risinājumus,
mēs pielūdzam par tām lietām, ko mēs varam cilvēcīgi risināt, un pēc tam uzreiz darām paši, un tad Dievam vairs nav vieta, kā to risināt, un tas ir iespējams, tas mūsu tā mīlestība uz sevi, kas ir vērsta. Un ir tādi Bībeles panti, kad vai jūs nezināt, ka šī pasaules draudzība ir Dieva ienaidība, un Sātans caur šo draudzību mums uz šo pasauli ir ienesis arī draudzē. Ar to visu, ko šo stāstu, ko es gribēju pastāstīt, jo, ja mēs redzam, ka ārā mums, pasaulē kāds lielās ar saviem darbiem, mēs to uztveram, tādi viņi ir. Bet, ja mēs šo pašu mīlestību uz sevi ienesam draudzē, un mēs esam tādi paši kā ārā, kad mēs gribam lepoties ar saviem darbiem, ko mēs šeit darām, vai savā ģimenē, tad tas ir iespējams, tas iemesls, kāpēc Dievs ar mums nevar strādāt. Jo viņš redz, ka ja es caur tevi došu šo labo rezultātu, piemēram, tu aizlūgs par savu draugu un viņš tiks dziedināts, tu iespējams, ka pats kļūs iedomīgs un lepns. Jā, labi. Šī Dieva vēsts bieži vien tiek ilustrēta kā šaurais un platais ceļš, ko mēs noteikti visi esam dzirdējuši un redzējuši. Un tāds Bībeles pants psalmā: uz ļaunām lietām es nelūkošu, grēka darbu es ienīstu, ka tas nebūs pie manis. Un te mums ir šī izvēle, jo pa plato ceļu mums ir bieži vien viegli iet, bet tad, kad šeit uz to te vietiņu, uz to šauro ceļu, lai nogrieztos, mums ir jāizdara apzināta izvēle, kas arī, ko Dāvids saprata un rakstīja šajā 101. psalmā, kad es nelūkošu. Un te varētu rasties jautājums, kādēļ vispār cilvēkam jāiet pa šauro ceļu, kāpēc viņam vajadzētu iet pa šauro ceļu? Kā jums šķiet? Jā. Ir tāds vēl vairāk Bībeles panti par, ka netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti, nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti, piedodiet, tad jums taps piedots, dodiet, tad jums taps dots. Un no vienas puses to varētu teikt, ka tas ir tāds sautīgs, atkal egoistisks un sautīgs tas, ko Aija teica, lai tiktu paradīzē. Tas ir sautīgi, vai ne? Jā, tad no vienas puses šī iešana pa šauro ceļu, viņi ir arī diezgan sautīgi, jo es gribu sev labumu, es gribu to Dieva svētību. Bet interesanti, kad izvēloties šīs te lietas, ko es tikko lasīju no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas, kad nedariet to un to un to, tad tur pretī Dievs apsola pretī dot jums pilnu, saspaidīt, sakratīt un pārējiem ejošu mēru, jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Un tātad šī vienkāršā izvēle nenostāties šajā platā ceļa vai grēka pusē, iet šo šauro ceļu, cieniet, mīlēt un vērtēt citus cilvēkus augstāk par sevi, tad arī Dievs ir apsolījis, ka viņš jums ar tādu mēru arī atmēros. Un te vēl tāds neliels fakts, kad pastāv tāda liela saikne starp garu un miesu, un kad viens no viņiem tiek skarts un iespaidots, otrs atbild. Tātad gara stāvoklim ir liela teikšana par fiziskās sistēmas veselību, jo prāts ir brīvs un laimīgs, apzinoties pareizu rīcību un izjūtot apmierinājumu par to, ka citi ir darīt laimīgi, tad tas radīs prieku, kas savukārt atsauksies uz visu sistēmu, liekot brīvplūst asinīm un labvēlīgi iespaidojot visu miesu.
Dieva svētības ir zāles, kas dziedina un kas bagātīgi dara labu citiem, tie piedzīvos brīnišķīgas svētības paši savā sirdī un dzīvē. Un tur bija tālāk arī aprakstīts, ka gluži šī arī pretējā lieta, kad ja mēs neesam pret otru mīloši, ar labu attieksmi, ka mūsos pamazām ienāk šīs viss rūgtums, naids un pārējais, tad arī mūsu miesa kļūst slima no tā. Un tā ir tāda interesanta saikne, kā pirmās bieži vien parādās vēdera problēmas un visādas asinsspiediena un vēl visādas lietas, bet tā tad šī te brīvā, laipnā mīlestība, kādā attieksmē mēs izturamies pret otru, arī atstāja ietekmi uz to, kāds ir mūsu ķermenis un kāda mūsu labsajūta. Un te mums ir jānonāk arī pie risinājuma šīm visām Filipiešiem 4:8. Tā ir tāda arī izvēle, kas mums ir jāizdara beidzot vēl brāļi, kas vien ir patiesa, kas svēts, kas taisns, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un tā ir izvēle, vai ne? Mēs varam izvēlēties vakarā vai starpbrīžos atvērt YouTube un skatīties kādas lietas vai klausīties ziņas, kuras bieži vien ir sliktas ziņas, kas notiek pasaulē, bet mēs arī satiekoties viens ar otru varam pārunāt gan notikumus, gan arī analizēt citus cilvēkus. Bieži vien, kā mēs analizējam citus cilvēkus, apspriežot par to, cik viņi ir slikti un grēcīgi, vai ne? Vai ne? Jā. Un te ir tāds atkal sāpīgs citāts mums. Mēs nevaram atļauties pārtikt no citu kļūdu vai vājību sēnalām. Pelšanai ir divkāršs ļaunums, un tas smagāk krīt uz pašu runātāju nekā uz klausītāju. Nevienprātības un strīdu sējējs nāvējošus augļus ievāc paša dvēselē, bet citu cilvēku ļaunuma vērošana veido ļaunumu skatītājām. Ļoti interesanti šis citāts, kad citu cilvēku ļaunuma vērošana veido ļaunumu skatītājām. Tad, ja es skatos nepārtraukt uz otru, cik viņš tur ir slikts un nepareizs, viņš vaino ļaunumu manī. Kavējoties pie citu kļūdām, mēs tiekam pārveidot šajā līdzībā, bet uzlūkojot Jēzu, runājot par viņa mīlestību un raksturu pilnību, tiekam pārvērst viņa līdzībā. Pārdomājot augsto ideālu, kuru viņš nolicis mums priekšā, mēs paceļamies skaidrā un svētā atmosfērā, pat Dieva klātbūtnē. Ja tur uzkavējamies, nu mums izstaro gaisma un uz visiem, ar kuriem esam saskarē. Nepavēlti, Jēzus teica tos vārdus, netiesājiet, jo ar kādu mēru jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsiet tiesāti. Un Elēna Vaita šo domu principā šeit paskaidro, kad ja mēs tiesājam, kritizējam otru, tad mēs kļūstam pārkāpēji. Un tas jautājums tad ir, ko tad darīt, jo nevar tā vienkārši nedarīt. Tas mūsu prāts ir tik ļoti šajā miesas tieksmēs iegrims, ka mēs vienkārši, ja mēs esam pieraduši, ja mēs esam gadiem to praktizējuši, mēs nevaram vienkārši, es tagad čik nedarīšu. Un kas tad ir jādara? Šeit ebrejiem ir teikts un raudzīsimies uz Jēzu. Un tad 2. Korintiešiem 3:18, kad mēs visi atsaktām sejām Dieva gādību redzēdami, kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tad, ja mēs savu laiku izvēlamies nevis skatīties sliktas ziņas, bet skatīties un lasīt, pētīt par to, kāds ir Jēzus, tad ko Dieva gars apsola darīt? Kā mūs pārvērst? Šeit ir pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. Jā, par
kritizēšanu un analizēšanu. Bieži vien mēs sevi attaisnojam ar teikt, ka mēs jau nekritizējam, mēs tikai analizējam situāciju. Vai tā mēdz būt? Ir tādi mums argumenti. Šeit par raudzīšanos uz Jēzu vēl vienu lietu, ko es centīšos tā īsi ātri. Atcerieties Izraēla tautu, kad viņi tuksnesī gāja, viņi tur arī sāka kurnēt un kļūt neapmierināti, un tad indīgas čūskas ap viņiem bija un viņus sāka sakost. Atcerieties šo stāstu. Un bērniem jautājums, ko Mūzes teica izdarīt, ko Dievs teica Mūzum izdarīt? Saki skaļāk, Līga, tu zini, ja? Jā, Mūzum bija jāuztais vara čūska, jāuzstāda priekšā stabā, un tad kāds viņiem bija risinājums. Tad, kad viņi neskatīja, viņiem aicināja skatīties uz šo vara čūsku, un tad viņi izvesaļojās. Un dabīgi mums kas ir skatīties, ja mums zemē kaut kas uzbrūk un kož, kas mums ir dabīgi? Skatīties uz šiem te uzbrucējiem uz zemē un tiem, kas mums kož. Mēs gribam izvairīties, mēs gribam no viņiem kaut kādā veidā, bet ko Mūzes teica? Neskatīties uz zemi uz šīm indīgajām čūskām, bet pacelt skatu uz to priekšā uzstādīto. Un tas arī simbolizē un aino to domu, kad viņi paši nevar glābties no šīm indīgajām čūskām. Viņi paši nevar no viņām izbēgt. Viņiem ir jāpaceļ skats uz Jēzu, un Jēzus būs tas, kurš viņiem dos dzīvību un darīs viņus brīvus. Un te arī tāds īsts citātiņš, ka viņi zināja, ka čūskā pašā nebija nekāda spēka, jo tā bija ainojums uz Kristu. Un tādā veidā ļaužu apziņa tika ierosināta nepieciešamība ticēt viņa nopelnam. Viņi bija no senām dienām pienesuši Dievam upurus, domādam, ka tā darot ir pilnīgi salīdzinājušies savu grēku dēļ. Viņi nebija paļāvušies uz gaidāmo glābēju, ko šie upuri attēloja. Tagad kungs gribēja tiem rādīt, ka viņu upuros pašos nav vairāk spēka vai vērtības kā šai vara čūskai, bet ka upuriem, līdzīgi šai čūskai, jāvērš viņu domas uz lielo grēku upuru Kristu. Un šeit var savilkt arī tādu dziļu domu, kad es sākumā jums arī uzdevu šo jautājumu, vai es no sava egoisma un no savas labā prāta arī varu darīt labus darbus? Jā, varu. Un šeit Izraēla tauta arī, viņi bija daudzus gadus nesuši upurus, un viņi domāja, ka tieši šī upurēšanas sistēma ir tas, kas viņu glābs. Bet šajā citātā ir pateicis, ka nevis šī upurēšanas sistēma, bet gan tieši raudzīšanās uz Jēzu ir tā, kas mums dod šo glābšanu. Un tā ir arī tāda būtiska atšķirība, ka mēs varam nākt uz draudzi, mēs varam darīt vislabākās lietas, mēs varam palīdzēt citiem, mēs varam būt šeit katru sabatu. Un tas ir labi, tās ir labas lietas, un tās mums vajag darīt. Bet tieši raudzīšanās uz Jēzu ir tā, kas mūsos darīs šīs izmaiņas, jo mēs paši savādāk šeit esam kā pašā sākumā es lasīju iespējams tikai skanoši zvārguļi. Galatiešiem 5.6 ir teikts, ka jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Un es noteikti pie šī vēl arī negribu teikt, kad mums, kad es nonicinu un ka nevajag darīt šīs labās lietas, jo tas viss ir procesā un ceļā, un es arī nepasaku, ka tagad tikai un vienīgi es šeit runāju par šo pārveidojošo spēku, kad ja mēs raugamies uz Jēzu, Jēzus ir tas, kurš mūs pārveido, un te arī noteikti nevajag nonākt tajā otrajā grāvī vai galējībā, kad teikt tikai un vienīgi mīlestību un ka nav svarīgi darbi. Tātad, šeit arī šī vēsts, kad
jums vajag atbrīvoties no sava gara un tā vietā uzņemt dārgā pestītāja garu. Sniedzieties un satveriet viņa roku tā, lai šis pieskāriens jūs atmodinātu, satrauktu un pildītu ar viņa nesavaldzināmām raksturu maigajām īpašībām. Jūs varat atvērt savu sirdi viņa mīlestībai un ļaut, lai viņa spēks jūs pārveido, lai viņa laipnība ir jūsu stiprums. Tad jums būs varens iespējas uz labu. Tad, kad mēs ļausim Jēzum pārveidot mūsu sirdis, tad arī, kā pašās beigās, tad būs varens iespējas uz labu, kas ir jau zīmējās tālāk uz citiem cilvēkiem. Un kādu liecību mēs varam aiznest, ja mēs esam šie sautīgie, egoistiskie, kas mīlam paši sevi, īsti jau nekādu, bet tad, kad šis Jēzus pārveido, Jēzus gars, vai svētais gars pārveido mūs, tad tikai mums ir šī iespēja un iespējas, ko mēs varam aiznest uz līdzcilvēkiem. Jā. Vēl pavisam pēdējais maziņš stāstiņš, viens citāts no Elēnas Vaitas, un pēc tam mazu stāstiņu, kad brāļam māsas mēs tiekam pārvērsti uzlūkojot, kavējoties pie Dieva un mūsu pestītāja mīlestības, pārdomājot dievišķā rakstura pilnību un ticībā pieņemot Kristus taisnību kā savējo, mēs tiksim pārvērsti tajā pašā līdzībā. Tāpēc nesakrāsim visas nepatīkamās gleznas. Te ir gan par to, ka mēs tiekam pārvērsti uzlūkojot, gan pašās beigās par to, ka tāpēc nesakrāsim visas nepatīkamās gleznas, un kāpēc es par tām gleznām, tāpēc es dzirdēju savulaik tādu ļoti lielu mākslinieku, pie kura bija māceklis, un tas gleznotājs kategoriski aizliedza māceklim iet un skatīties sliktus mākslas darbus. Viņš tādā neizpratnē. Mēs arī bieži vien liekas, ka mēs taču varam salīdzināt, tas ir foršs, skaists, labs, tas ir slikts, bet tas meistars, viņš teica, ka nekādā gadījumā tu nedrīkst vispār iet un skatīties, jo kā jūs domājat, kāpēc? Jā, viņš ietekmējās, un tas ir tas absolūtais fenomens. Līdzīgi jau ir liecības arī par naudas atpazīšanu, par daudz ko, kad to, ko mēs uzlūkojam, tas mūs pārveido. Tad, ja es skatos sliktas mākslas darbus, gribi vai negribi, es vienalga, es varu it kā saprast vēl joprojām, kas ir labs vai slikts, bet tas ietekmē manu spēju pēc tam pašam radīt mākslas darbu. Un tā ir tāda, man liekas, īpaša lieta, kas mums jāņem vērā, ja mēs pavadām savu laiku, skatoties uz sliktām lietām, ja mēs pavadām laiku, kā es teicu, analizējot cita cilvēka sliktās lietas, mēs tiekam ietekmēti un mēs vairs paši nespējam radīt šo skaisto gleznu. Un tuvojoties arī visas domas noslēgumam, vispirms viņš sirdī ienāk kā patiesības gars un tad kļūst par iepriecinātāju. Un es saliku šīs lietas kopā ar to pašā sākumā, ko mēs arī skatījāmies Korintiešiem 13. nodaļā, kas ir aprakstīta mīlestība, kad es domāju šo secinājumu, kad mēs paši nespējam šo mīlestību parādināt, kamēr mūsos nav ienācis šis Kristus gars, pestītāja gars. Un nepavēlti arī korintiešiem pirmajos tajos 3 pantos, tas, ko jau es lasīju, pirms tam bija tas teikts, kad ja es pat atdotu visu savu dzīvību, savu mantu un savas lietas un darītu vislielākos darbus, es būtu kā nekas vai kā pat skanošs zvārgulis. Un es domāju, kad bez Dieva gara mūsu mīlestība īstenībā nav nemaz iespējama. Mēs nevaram neviens otram parādīt šo mīlestību, ne arī saņemt no citiem to. Un pašā noslēgumā
Salamans mācītājs raksta, bieži vien tiek uzdot jautājumi par Salamana mācītāju grāmatu, jo tur liekas tāds diezgan kaislīgs mīlestības stāsts, bet tad, kad izprot to dziļāk, tur ir stāsts tieši starp Jēzu un cilvēkiem. Un šeit Jēzus ko saka? Ēdiet mani mīļie un dzeriet mani draugi, priecājieties mīlestībā un noreibstiet labsajūtā. Un nedaudz paskaidrojot tieši šo pašu mazo izvilkto daļiņu, kad šajā mīlestības stāstā tur ir tāds notikums, kad Jēzus staigā apkārt pa namiem. Viņš klauvē arī pie savas šīs izredzētās vai mīļotās sievietes durvīm. Un tur ir teikts, ka šī sieviete kavējās atvērt. Un tad viņš līdz viņa beidzot atnāk atvērt šīs durvis, lai šis līgavainis var ienākt, bet viņš jau ir aizgājis. Un tad pēc tam, atgriežoties, viņi tur izstāsta šo visu mīlestības stāstu, kā viņi ir viens otram pieķērušies un tā. Un līgavainis saka, es esmu ienācis, mana māsa, mana mīļā līgava savā dārzā, es plūcu savas miras, un savu balzāmu es ēdu zeltaino medu no savas meduskāres, un tās šūnām es dzeru savu vīnu līdz ar pienu. Tātad šeit ir Jēzus apraksta, kad viņam visas šīs lietas ir. Tās ir, protams, līdzībā un simboliski, ka viņš ir tas, kurš ēd. Un tad tālāk viņš saka šo sadaļu: ēdiet mani mīļie un dzeriet mani draugi, priecājieties mīlestībā un noreibstiet labsajūtā. Un tas ir tas, ko Jēzus aicina. Visas šīs labās mīlestības lietas ir pie manis. Un esiet arī jūs, kas tās ēdat, dzerat un priecājieties un noreibstiet labsajūtā. Un tad līgava atbild, es dzirdu savu draugu balsi, viņš pieklauvē un saka, atver man. Un atver man, lai es ieeju pie tevis. Un tas ir tas, ko es jums vēlos no sirds novēlēt, tad, kad jūs dzirdat šo Jēzus Kristus aicinājumu, klauvējumu pie jūsu sirds durvīm, atveriet tās un ļaujiet Jēzum ienākt pie jums, lai viņa mīlestība ir arī tā, kas no jums var plūst uz citiem. Āmen.